sūtām jums, draugi, vissirsnīgākos sveicienus. Un ceram, ka arī mūsu šī mazā dāvana palīdzēs jums darbā. Mēs nesen bijām ceļojumā pa Amerikas latviešu centriem un Kanādā, un visur latviešos ir satraukums un arī liels rūpes par to, lai latviešu tauta un latviešu zeme tiks glābta, vai izdosies viņu glābt. Mums bija arī līdzi videofilma par piesārņotību Olainē, kuru Zigords Vidīņš ir filmējis. Šī filma tiešām atstāja satriecošu iespaidu un faktiski parāda to reālo stāvokli un nopietnību. Un šeit ir lielas cerības uz vides aizsardzības klubu, ka jūs tiešām spēsiet kaut ko lielu un nozīmīgu un ārkārtīgi vajadzīgu šodien paveikt, lai apstādinātu to neprātu, kas Latvijā šodien plosās. Mēs centīsimies arī no savas puses darīt, cik nu tas ir iespējams. Un tagad jau šeit arī rietumos veidojās vides aizsardzības klubā filiāles, jeb atbalsta grupas. Viņi meklē kontaktus ar zaļajiem šeit rietumos un mēģina materiālus, kas nāk no Latvijas, par vides aizsardzību, par piesārņotību, tos izplatīt šeit rietumos. Mēs nu pat arī pasūtījām tādas pildspalvas zaļas, te ir rakstīts vides aizsardzības klubs, un centīsimies tās nosūtīt jums uz Latviju. Varbūt tas arī šo domu par vides aizsardzību kaut kur izplatīs un piesaistīs vairāk uzmanību jūsu darbam. Mēs nu pat dažas dienas atpakaļ ilgi runājām ar Valdu Turinu, viņš dzīvo tagad Minsterē, raksta grāmatu par 87. gada notikumiem Latvijā, un arī viņam ir liels rūpes, kā palīdzēt jūsu darbā. Mēģināsim šeit kopīgiem spēkiem kaut ko darīt, kaut arī mums arī nemaz nav viegli. Bet mēs no sirds novēlām, lai jums nepietrūkst drosmes, gudrības, spēka, pacietības, visa tā, kas ir nepieciešams, lai to grūto darbu Latvijā, kuru jūs dariet, varētu turpināt, un mēs no sirds novēlam jums lielu, lielu veiksmi.